Šodien es nevienkārši grimēšos, bet padalīšos arī ar 10 lietām, ko es sapratu pirmajā mēnesī ar zīdēni un 3-gadnieku. Oh my god, kas tas bija par mēnesi? Pirmā lieta. Ja mans vecākais dēls netraumē jaunāko, tad šī diena ir izdevusies. Nedomājiet, ka mans vecākais dēls nemīl un nepriecājas par zīdēni. Viņš mīl viņu, dievina vienkārši, bet viņa mīlestība, diemžēl, ir ļoti neuzmanīga. Var sanākt tā, ka netīšām Leo vai nu aizķir zīdēni, vai viņam ļoti patīk lēkāt viņam blakus, kas nekad nav labi, ja? Diemžēl, kad Leo ir istabā, es esmu mazliet saspringta, jo man jāizsako viņiem abiem līdzi, nevis tikai zīdēni. Otrs bērns ir daudz mierīgāks par pirmo. Jau no pašas piedzimšanas Adriāns pārsteidz ar to, cik mierīgs viņš ir. Nē, protams, viņš raud un tā. Un izdod skaņas. Bet viņš noteikti viennozīmīgi jau ir daudz mierīgāks par pirmo bērnu. Vai tas arī ir tāpēc, ka es biju mierīgāka visu grupniecības laiku, un arī tagad esmu diezgan salīdzinoši mierīgāka nekā tad, kad Leo piedzima. Miega deficīts vairs nešķiet tik briesmīgs, it kā tu jau esi pieradusi pie tā. Ņemot vērā arī, ka, piemēram, mans otrs bērns ir mierīgāks, arī naktis ir mierīgākas. Vismaz pagaidām. Kā būs vēlāk, es gan nezinu. Vārds mierīgi vairs neeksistē. Ja tu domāji, ka ar vienu bērnu tu nevari padzert kafiju, ar 2, tā ir neiespējama misija. Kopīgas bildes ar mazo. Aizmirsti ir 100 fotogrāfijas ar tēti un zīdēni, bet ar mammu, ar mani, it kā es nepiedalos vispār viņu dzīvē, it kā manis neeksistē. Mani joprojām pārsteidz, cik ātri zīdēnis izauga no drēbēm. It kā pieredzējušai mammai to ir jau jāsaprot, bet es tikai pagājušo nedēļu pasūtīju Adriānam pāris apģērbu komplektus, un kamēr viņi atnāca, viņš jau izauga. Like, seriously? Tu daudz vairāk novērtē pirmo smaidu, kaut kādu pirmo lietu, ko izdara tavs zīdēnis, jo tu saproti, cik ātri tas laiks paskries. Ar pirmo bērnu tu mēģini izdzīvot, ar otro tu jau novērtē katru sekundi. Un mēģini izdzīvot. Nerunāsim jau par to, ka iziet laukā kļūst par nereālu olimpisko disciplīnu. Tas jau ir kā sporta veids. Es nevaru paskaidrot. 2 bērnus saģērbt, tas ir nereāls darbs. Man ir paveicies, man palīdz vīrs, bet viena es nezinu, kā es to izdarītu. Ir pagājušas tieši 4 stundas kopš pēdējā kadra ierakstīšanas. Tā arī ir daļa no mammas dzīves, bet bērns jau atkal guļ, un es varu turpināt filmēt. Ar otrā bērna ienākšanu tu vairs nebaidies paprasīt palīdzību. Un nevis paprasīt, tu to pieprasīji. Ja ar pirmo dēlu likās, man pašai ar visu ir jātiek galā, jo man ir savādāk nosodīs, teiks, ka es neesmu pietiekami laba, tad ar otro šeņiem. Un tu esi spēcīgāka nekā tu domā. Jā, ir grūti, bet tu to dari. Un es nemūžam nebūtu domājusi, ka varēšu tikt galā ar 2 bērniem. Un nenojūgties. Paldies, ka noskaties līdz galam. Ja tev patika šis video, lūdzu atstāj komentāru, vai visas šīs lietas atbilst tev, vai arī sarakstiņu tu papildinātu. Un lūdzu spied like, abonē un tiksimies nākamajā video.